Un kā noslēdzošo runātāju, izvēršot un turpināt jau iepriekšējo tēmu, aicinu Saeimas deputātu Aleksandru Kiršteinu ar jautājumu, vai mēs sapņojām par šādu Eiropas Savienību. Vakar, draugi, prieks redzēt daudz sejas, prieks, ka nenosalāt. Esot tikai kā 2 nosaluši, noticējuši zaļajam kursam un atslēgušies no fosilās enerģijas, bet tas bija vidzemes augstienē, kur bija -30. Tad sākšu ar to, par ko tad mēs sapņojam atmodas laikā un Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā. Mēs sapņojam atgriezties pirmskara Eiropā atmodas laikā. Mēs gribējām aizbraukt uz Berlīni, mēs gribējām aizbraukt uz Parīzi, vai vidusjūras piekrasti, vai uz Provansu. Mēs bijām dzirdējuši no saviem pasniedzējiem Mākslas akadēmijas, studēja arhitektūru, kā Strunke brauc uz Romu, kā Beļcova un viņas arī meita mākslinieks stāstīja, pie vidusjūras brauc uz Ārlu, zināt, kur tas mākslinieks, kas ausi nogrieza. Ka Elēs brauc uz Beļģiju, un tas bija tāds sapnis, ko mēs tā kā nevarējām realizēt. Dažiem vecāki bija turīgāki, teiksim, varbūt vecais tēvs bija kāds uzņēmējs, un tad viņi tā, vai pārāk skaļi, visi nedzird, viņi stāstīja, ka viņiem vecais tēvs esot stāstījis, ka Latvijā esot bijuši tā saucamie zilie guļamvagoni uz Briseli un uz Ostendi, līdz Lamanšam, un tad varēja aizbraukt uz Londonu. Bez pārsēšanās. Un es paskatījos tagad Rail Baltica mājaslapā un izrādās, ka 1 gadu pēc brīvības kara, jau 21. gadā, tika atklāta līnija uz Ostendi, Rīga Ostendi. Un tie nebija kaut kādi vagoni, tie bija tie paši starptautiskās guļam vagonu sabiedrības vagoni, kas brauca savā laikā Austrumekspresi. Visi ir lasījuši Agats Kristi, vai filmu redzējuši. Un viņi sāka 19. gadsimta beigās kursēt uz Pēterburgu. Un pēc tam tā kā bija tā padomu revolūcija, Ziemeļu ekspresu galamērķis bija Rīga, bet to tā nereklamēja pārāk. Jā. Atjaunojot neatkarību, protams, nāca tāds prozaiskāks lietas padomu karaspēks, Latvijai vajadzēja iestāties Eiropas padomē, nevis Eiropas Savienībā. Tur Krievija stāstīja, ka nav ko jums tur sapņot, viņi tur uzstājās. Un tad jau parādījās tās runas, ka acīm redzot ne tikai NATO, bet mūsu nākotnē ir Eiropas Savienībā. Ko mēs zinājām par Eiropas Savienību? Jau parādījās daži raksti. Mēs zinājām varbūt 1950. gada 9. maija to paziņojumu par Eiropas kopienas veidošanu, kuru sagatavoja Šumans un Adenauers. Un tad varēja atrast varbūt kaut kādu Šumana citātus, es te vienu paņēmu. Un Šumans rakstīja, viņam vairākas grāmatas ir sarakstītas arī latviski ļoti labi par Šumanu, kaut kāds 10 gadus atpakaļ iznāca. Bet viņa tāds citāts bija, ka Eiropas vispārējā sūtība, Eiropa ir demokrātijas šūpulis un sargs, demokrātija radusies pateicoties kristietībai, tā piedzima dienā, kad cilvēks tika aicināts savu laicīgai dzīvē īstenot cilvēku personas cieņu, individuālā brīvībā, ievērot katru tiesības, un pret visiem izturoties ar brālīgu mīlestību. Eiropa ir savu likteņa noteicēja un tālāk nācija kā prioritāte. Politiskā vienotība nenozīmē tautas absorbēšanu, politiskā integrācija nenozīmē atteikšanos no nacionālās suverenitātes, saikne, kas vieno Eiropu, neizraisa Tēvzemes noliekšanu. Mēs visi nopriecājāmies, tad no padomu savienības ārā, tur mēs negribējām ar čečeniem, ar dagestaņiem, ar uzbekiem, ar tuviešiem. Vienā valstī mēs domājam, tā pavisam cita savienība. Mēs taču arī gribam uz Eiropas Savienību. Tā kā tas bija tāds samērā patīkams. Varbūt citāts vai mūsu informētība. Un šodien es gribu parunāt, vai tiešām Eiropas Savienība ir attaisnojusi mūsu cerības. Bet šodienas ideja, tā nelaime, ir ļoti mainījusies, un Eiropas Savienība soli pa solim pārvērš vienotā unificētā valstī, ko vada vēlētāji neievēlēti komisāri, un Eiropas parlaments, kas de facto nepilda savas funkcijas tā, kā demokrātiskā institūcija tas būtu jādara. Kas tad to saka? To saka Eiropas deputāts no Polijas Rišards Legutko, slavens tagad YouTube
video, kas ceļo apkārt, jūs varat šo te apskatīties viņu uzrunu, un viņš turpina. Legutko pārstāv Eiropas konservatīvu un reformistu grupu. Viņš uzsver, ka Eiropas parlaments ir nodarījis milzīgu kaitējumu, uzskatot, ka pārstāv Eiropas kopīgo demosu, jeb tautu, bet faktiski ir pārvērties par balsošanas mehānismu, uzspiežot tā saukto Eiropas projektu, kas ir svešs miljoniem vēlētāju. Eiropas parlaments faktiski ir dzinējs spēks kreiso idejām, kas ar niknu neiecietību vēršas pret citādi domājošiem. Turklāt tas pārkāp dalībvalstu suverenitāti, piemēram, piespriež sankcijas konkrētām Eiropas dalībvalstīm, tas izvērties masīvas birokrātijas, centralizējušas sistēmas izveidē, kas pārsniedz savus pilnvarus bez vēlētāju mandāta. Varbūt Legutko kungs ir maldījies, ka Eiropas parlaments uzspiež vai Eiropas komisija uzspiež svešu projektu Eiropas Savienības vēlētājiem un pilsoņiem. Netērēšu laiku, te ļoti labi iepriekšēji runātāji daudz ko pastāstīja par Eiropas politiskām partijām. Es vienkārši tā ātri mēģināju apskatīties, kā tad mēs nonācām no Šūmana idejas šīs pirmās līdz šodienai kādā veidā. Ja? Bet tad es sapratu, ka mēs pat varētu taisīt divas šādas konferences, un mēs laikam neizņemtu visu to, runājot par katru gadu, kad tika pieņems kaut kāds līgums. Tad 1952. gadā stājās spēkā šis Eiropas ogļu un tērauda, apvienība, 1958. gadā Romas līgums, tur jau papildināja ar Eiropas ekonomisko kopienu, Eiropas atomu, 67. gadā Briseles līgums nodibināja Eiropas komisiju un Eiropas Savienības padomi, 87. gadā Luksemburga vienotais akts, tur jau balsošana, kvalificētā balsošana vairākums, katru gadu kaut kādas detaļas. Un tad blaukš 1993. gads, Māstrihtas līgums, tiek izveidota Eiropas Savienība, sabrūk sociālismu nometni tajā laikā, un vecās valsts, sanāk vīri, ziniet, kā vēl tajā laikā vēl bija aristokrāti daži dzīvi, un Šumans jau arī, Šumans jau nelietoja, bet Adenauers arī tāpat kā Čerčils, cigārs, konjaks, ko tad darīsim ar tiem austrumniekiem, kas tagad vesels bars izsaukuši cilvēki, ko mēs ar viņiem darīsim, nevar jau neņemt Eiropas Savienībā. Un atrisinājums nāca Kopenhāgenes kritēriju veidā. Tātad Kopenhāgenes kritēriji, viņi tika izveidoti Eiropas padomes sēdē apspriest 1993. gadā, un viņi tika apstiprināti Madrides padomes sēdē 1995. gadā. Kopenhāgenes kritēriji bija faktiski izdomāti, lai kaut kādu drusciņu atstumtu tās Eiropas Savienības jaunās ēst gribējušās, bet uz Provence braukošās, teiksim, tautu tās grupas. Tagad mēs sakām, ka mēs varētu Ukrainu uzreiz uzņemt un tā, bet tad izdomāja trīs lietas. Stabilas iestādes ir vajadzīgas, kas garantē demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības, minoritāšu tiesības, jūs zināt, kādas minoritāšu tiesības, vai ne? Funkcionējušā tirgus ekonomikā, kas iztur konkurences spiedienu. Parādiet, kas ir izturējis konkurences spiedienu. Un trešais, spēja uzņemties dalībvalstu pienākumus, standartus, politiku, kas veido Eiropas Savienības tiesību aktu kopumu, politiskās, ekonomiskās un monetārās savienības mērķu ievērošanas. Protams, tur jau neizskatās, kas tad pieņems tās tiesiskās likumus, kas mums būs jāievēro, jo principā jau nekas nav mainījies ar Eiropas Savienību, un mēs vienmēr atceramies, runājot, piemēram, par starptautiskām tiesībām, kā starptautiskās tiesības ir lielo tautu tiesības un mazo valstu pienākumi. Un nekas tur būtiski arī nemainās. Latvija 1995. gadā uzrakstījām pieteikumu, 2002. gadā kopā ar 9 valstīm pabeidzām iestāšanas sarunas, un tavu laimi 2007. gada 1. maijā kļuvām dalībvalsts. Un gāja tīri labi. Mums sāka plūst nauda. Jūs atceraties, ekonomika no 2004. līdz 2008. gadam attīstījās bezmaz 10% gadā, šāvās tā kā raķete. 2007. gadā pievienojamies Schengens līgumam, un 2014. gadā pievienojamies Eirozonai. Tikko ar milzīgu pompu nosvinējām 10 gadus kopš iestāšanās Eirozonā. Plusi milzīgi, Man ļoti pārsteidza, ka tikai viens ekonomists, es viņu nocitēšu, izteica savu viedokli. Tika intervēti pārsvarā vai eiro birokrāti vai banķieri. Un viņi teica, milzīga laime.
Saprotiet, naudas maiņa. Ja? Jūs taču varat tagad ceļot, jums taču nav nauda jāmaina. Vai, ne? Vai tad nebija vērts stāties? Un es tā padomāju, kur tad tie latvieši brauc, izrādās ASV, Šveice, Lielbritānija, Polija, Dānija, Zviedrija, Ungārija, Čehija un pat ar Poliju nevar izbraukt. Un kaut kā jāmaina. Un neviens neatsakās no tās naudas maiņas. Nu, brauc kā trēkoši tam valstīm. Ja? Nu, es nemaz nerunāju par Turcijas un Eģiptes kurortiem. Ja? Nu, labi. Vai ir problēmas, vai ir investīcijas? Un tad parādās tāds uzņēmējs Ošlais un saka, bet ko jūs priecājaties? Iestāšanās Eirozonā pirmais bija Latvijas konkurences spējas strauji kritums, otrais aizmirsties sapni par rūpniecības attīstību. Ko varēja izdarīt tikai savā veidā, ar savu valūtu, aizsargājot ar iekšējo tirgu. Pie tā drusciņ vēlāk. Tātad neizjūtam grūtības nekādas ar eiro, bet ko izjūt vienkāršajā iedzīvotāji, ko izjūt mazie uzņēmēji un ko izjūt lauksaimnieki. Vairāk nekā 200,000 darbspējīgo cilvēku pārelināšana uz Eiropas vecajām valstīm, kas notika pievienoties Schengens līgumam laikā, kad pastāv milzīga ienākuma atšķirība, laikam ir smagākais trieciens mūsu valstī pēc zaudējuma Otrajā pasaules karā un pēc komunistu īstenotiem deportācijām. Padomā, 200,000 darbspējīgu cilvēku. Otrs sitiens mūsu tautai bija Latvijai uzspiesta ekonomiskā šoka terapija ar strauju privatizāciju, kā rezultātā ārzemnieku rokās nonāca labākie nekustami īpašumi, mums taču viņi nav vajadzīgi. Rīgā, Jūrmalā, Liepājā un vesels tautsēmniecības nozares tādas kā pārtikas rūpniecība, mazumtirdzniecība, banka sektors. Priekš kā mums banķieri. Lauksaimniecības zemi un mežu uzpirkšana neierobežot maksimāli pieļaujamās platības ārzemniekiem radīja strauju cenu celšanos, kas vairākumam vietēji iedzīvotāji padarīja neiespējami pat vidēji lielu nekustamo īpašumu iegādi Rīgas centrā Jūrmalā. Jebkādi mēģinājumi no Nacionālo konservatīvo partiju puses ierobežot vai mīkstināt šoka terapijas un tirgus neredzamās rokas sastrādātās sekas negūs Saeimas vairākumu atbalstu. Pievienošanās Eirozonai likvidē Latvijas iespēju ietekmēt savu saimniecisko attīstību ar monetārās politikas palīdzību, kā to veiksmīgi dara Poļi vai Zviedri. Latvijas bankas un mazumtirdzniecības ķēdes, nonākot ārzemnieku rokās, izveidoja oligopoliju tirdzniecības veidu, kur neliels skaits īpašnieku vienojas par pakalpojumu cenu, ko uzspiež pircējiem, apējot konkurenci. Ceļš bezkalnību demonstrē ārvalstu banku īpašnieku, uzspiežot augstākos kredītprocentus Eiropas Savienībā un maksājot viszemākos procentus noguldītājiem. Kredītlikmi celšana sagrauj mazo un vidēju uzņēmējdarbību, bet viņi tiek pamatot ar Eiribor likmu celšanu, noklusējot, ka Latvijas bankām nauda nav jāizņems Eiropas centrālajai bankai, ja Latvijas iedzīvotāji noguldījumi pārsniedz izsniegtos kredīta apjomus. Mēs, starp citu, esam vienīgā tāda valsts. Eiropas Savienības saimniecisko nespēju īstenot nepārdomāt kreiso fantazēta idejas vispilgtāk nodemonstrē nesen enerģētikas krīze. Latvija ar savu Inčkalnu gāzes krātuvi 3 hesiem, 2 jaudīgām tecas miljoniem kubikmetru neizmantotas koksnes un kūdras varētu desmitiem, ja ne simtiem gadu uzturēt zemākās cenas elektrība un apkure Eiropā, bet tā vietā mēs saņemam lielāko cenu kāpumu. Par Eirozonu. Tas tā kā augsta ūdens šals bija filma, es nezinu, vai jūs redzējāt, tā bija, man liekas, pirms nedēļas par eiro valūtas, teiksim, ieviešanu. Par eiro. Filma bija ļoti interesanta, un tur stāstīja kaut ko pavisam citu. Vācijai esot pārpalikums, ka mēs zinām, vienīgai no Eiropas Savienībā ar tik liels pārpalikums tirdzniecības bilance bija vairāk kā 7%. Un Vācija saskārās 70. gadu beigās, 80. gados ar nepārtrauktu produkcijas pārdošanas problēmu, sevišķi autorūpniecībā, un tur filmā ļoti labi pateica, tāpēc, ka tad, kad Vācija radīja jaunu modeli, Itālija, kas raža automobīļus, un Spānija un Francija parasti devalvēja pa kādiem 500% savu valūtu. Tā kā jaunais modelis aizgāja tur, viņš bija kļuvis dārgāks. Un tas tā notracināja ne tikai arī autoražotājs, bet, teiksim, Vācijas uzņēmējs, ka viņi sāka spiest starptautiskās sanāksmēs un bija jāizveido nepieciešama vienota valūta, lai nacionālas valstis nevarētu pārliecinoši aizstāvēt savu tirgu. Ja? Tad tas bija globālo uzņēmumu spiediens, globalizētu uzņēmumu spiediens pret tām valstīm, kuras vēl mēģināja kaut kādā veidā aizstāvēt savu tirgu, un tāpēc arī Maastrichts
Līgumā bija stingri nolēmts, ja veidot šo kopējo valūtu, Eiropas Savienības nosaukums tika pieņemts kopienu vietā, un bija jāparaksta, teiksim, visos tajos pievienošanas dokumentos, kad valsts ieviesīja šo vienoto valūtu, lai neiedomātos aizsargāt savu tirgu, bet tur nebija termiņu, tāpēc Polija saka, jā, nu mēs nevaram no tā teikties. Man bija iespēja 2 reizes būt uz viņu to Centrāla Eiropas ekonomikas fórumiem, un runājot ar Centrālās bankas prezidentu, viņš tā smaidīja. Kad es prasīju, kad tad jūs iestāsieties Eirozonā, viņš tā smaidīja, un es atcerējos Sibelius. Ja jūs zināt, Sibelius, kad uzrakstīja tādu izcilu skaņdarbu, kas ir bijuši Helsinkos, tur ir tāda centrā tāda augsta celtne, un augšēji slavens restorāns no 30 gadiem. Un tad vienmēr viņi gāja atzīmēt, jā. Un 5 no rīta, kad sieva viņam zvanīja, tad viņa slavenais teiciens bija, vai es tev kāds pareģis, lai es pateiktu, kad es iešu mājās. Ja? Un poļiem apmēram tāpat, kad viņam prasa, kad jūs Eirozonai pievienosieties. Ja? Viņš saka, mēs jau nezinām. Ja? Nekad. Patiesībā faktiski ļoti labi apzinājās Margaret Thatcher, kas bija, atcerieties, 80. gadu beigās Brītu premjera. Viņa saprata un kategoriski iebilda, jo uzskatīja, ka jāsaglabā ir Eiropas valūtas vienība, ECU, kas bija tad, ko izveidoja kā bezskaidrs naudu valstu norēķiniem, bet Thatcher uzskatīja, jāsaglabā nacionālās valūtas, kas svārstās pret šo Eiropas valūtas vienību. Tik ilgi, kamēr netiks izlīdzināts atšķirības starp Eiropas bagātākajām valstīm un, teiksim, jaunajām valstīm, kas pievienosies, vai trūcīgākajām valstīm. Ja? Thatcher nekavējoši tika konservatīvu partijas kongresā noņemt. Jūs ziniet, ka Anglijas premjers, viņš jau nesaucās premjers, viņš ir valsts kases pirmais lords, un viņu ievēl partijas kongresā. Ja? Nomainīja Meidžors, kurš bija apsolījis ieviest šo eiro, bet tad nāca Soros ar savu spekulāciju, nokrita mārciņu un šī iestāšanās izjuka. Tad labi. Eiro 10. gada diena. Kādas sekas bez tā, ko teica Ošlejs, bija? Es te palūdzu dažiem ekonomistiem izteikt savu viedokli, un es nesaukšu viņu vārdus te. Man kādi 3 ir uzrakstījuši, es apkopoju, ja, apkopoju šo viņu rakstīto un mēģināšu tā ātri pabeigt, cik man tur vēl ir palicis laiks. 10 minūtes. 5 labi ļoti ātri. Ja godīgi Latvija nebija gatava savu nacionālo valūtu izmantot arī pirms tam valdību un īpaši Latvijas bankai, tad drīzāk kalpoja kā nacionāla lepnuma simbols, nevis līdzīgas ekonomikas finanšu sistēmas regulēšana. Citējuši, ko šī sakarā rakstīja Latvijas 2008-2010. Gada finanšu krīzes laikā, piemēram, viens ekonomists, ka tieši brīdī, kad Latvijas ekonomika atradās brīvā kritienā, ārējais tirgus Latvijas precēm pakalpojumu kļuva gandrīz nepieejams nesamērīgi augstā lata kursa dēļ attiecībā pret vairumu kaimiņu valstu, kuras atrodas gandrīz nepārtraukta devalvācijas procesā. Lats ir pārvērtēts arī attiecībā pret eiro, pie kura tas piesaistīts. Rezultātā mēs pašlaik nevis atrodamies pārējais procesā uz jaunu ekonomisko ciklu, bet pat ar visu ārvalstu palīdzību būvējam ceļu kaut kur uz pazemi. Polijas lauksaimniecības produkcijas eksports, dārzeņu, piena un gaļas produktu Eirozonā 4 reizes pārsniedz Latvijas eksportu uz Poliju. Vienu te pašu produkciju, ja poļi tagad eksportē 4 reizes vairāk, kā mēs pie viņiem. To, ka Latvijas ekonomika saskarsies nopietnām problēmām, ka esam pamatīgā krīzē, to sapratuši daudziem lēmumu pieņēmējiem, bija naiva ticība, ka Latvija nomaiņa ir eiro, vai tikai gatavošanās visas problēmas, kā ar buru drīz atrisinās. Bija pieņemams vairuma Eiropas valstu ieviestais tā sauktais iekšējās devalvācijas plāns, kā valūtas devalvācijas alternatīva. Tas nozīmē izmaksu samazināšanu tautsaimniecību, ierobežot darba apmaksas kāpumu, samazinot valsts un pašvaldību budžeta izdevumus, veicot struktūrālas reformas un tam līdzīgi ar mēģi padarīt valsts ekonomiku ārējā tirgu konkurentspējīgu. Teorētiski šāda konkurentspēja darbojās, taču soli pa solim ilgtermiņā, kā piemēram Vācija, kas to veids pakāpeniski. Turpretī Latvijā tas notika pašā krīzes karstumā, novēlot nemākulīgi galvenokārt mehānisku valsts budžeta izmaksu samazināšanas. Valsts finanses lielāko daļu, 2/3 veido izdevumu samazināšanu, 1/3 nodokļu paaugstināšanu. Kāds bija rezultāts? Līdz krīzei vāji uzraudzītās bankas
Arī krasi samazina uzblīdušos kreditēšanas apjomus, atsauc izsniegtos kredītus, palikušajiem ievērojami paaugstināja procentu likmes. Tas piespieda vairumu uzņēmumu apcirpt izmaksas, iesaldējot pasūtījumu izpildu un atlaižot strādājošo. Bezdarba līmenis 2007. gadā no 5%, 2009. 10. gadā palielinājās līdz 21%. Negatīvais, tas radīja milzu iedzīvotāju emigrācijas vilni. Negatīvais iedzīvotāju starptautiskās migrācijas saldo, kas pirms krīzes jau bija gandrīz neitrāls, 2009. un 2010. gadā četrkāršojās. Un pastiprināta emigrācija turpinājās arī nākamos pēckrīzes gados, jau pēc inerces, kad pēc īsa ārvalstu kredītu uzpumpēt ekonomikas uzrāvienu, ko daži nosauc par veiksmes stāstu, iestājās lienošu attīstības temps, jeb depresija, neskatoties uz dažādiem ekonomikas stimulēšanas pasākumiem. Darba roku trūkums jau kļuva arvien jūtamāks. Tā Latvijas gadījumā sasteigtā vāja organizētā devalvācija nodarīja lielāku ļaunumu nekā būtu devalvēs Lats, kā to ar savu nacionālo valūtu veica Lielbritānija, Zviedrija, Ungārija un Polija. Un tagad daži vārdi par zaļo kursu. Pieņēmums, ka ogleklis rada atmosfērā siltumnīcas efektu un tā rezultātā līdz 2030. gadam mums jāsamazina oglekļa izmeši, oglekļskābās gāzes izmeši par 55% ir atstājis diezgan jūtams sekas arī uz Eiropas Savienības ekonomiku, ne tikai uz Latviju. Eiropas Savienība iešauj sev kājā. 2023. gadā Indijas ekonomika attīstījās apmēram par 7%, pēc starptautiskā valūtas fonda aprēķiniem Ķīna par 5%, Amerika starp 2,5 un 3%, Eiropas Savienība necik, vai Vācija, piemēram, mīnus 0,6%. Vai 0,4% no oglekļskābās gāzes var radīt klimata izmaiņas. Tas ir procenti, ja neko neizsaka, tas ir 4 molekulas no 10 000. Lai spriež katrs, tomēr Latvijas universitātē pirms 10 gadiem Ojārs Aboltiņš sarakstīja grāmatu par globālo sasilšanu, un viņš to ļoti apšauba. Es nolasīšu. Tātad viņš saka, materiāli par pēdējiem 40,000 gadu, kas iegūt no ledus urbumiem Grenlandes segledājā, liecina, ka šajā laikā daudzkārt līdz 11-12 reizēm notikuši īslaicīgi temperatūras kāpumi par 7 grādiem, nevis par 1,5 kā tagad, ko mēs gribam ierobežot. Temperatūras palielināšanās notika krasni ilgāk par 20 gadiem, pēc tam tā lēnā tempā, apmēram 20 gadu periodu atkal pazeminājās. Dažreiz šīs svārstības bija ievērojams 12-13 grādu apmērā. Līdzīgi rakstura dati pieejami arī ledus ēdeņu izpētē, kas iegūt no vairākiem urbumiem Antarktīdā. Nu labi, tagad varbūt savādāk. Tagad ir tāda organizācija Klintel, tas ir klimata izmeklēšana, kur vesela rinda starptautiski pazīstamu zinātnieki, 2 Nobelprēmijas laureāti ir parakstējuši, ka tas viss ir pilnīgs blēņas, ka cilvēks nekādi nevar ietekmēt šo te klimatu. Es nolasīšu tikai vienu. 2022. gadā Nobelprēmiju kvantu mehānikā saņēma Džons Klauzers. Tad viens Klauzers citāts. Populārais stāsts par klimatu pārmaiņām atspoguļo bīstamu zinātnes sagrozīšanu, kas apdraud pasaules ekonomiku un miljardiem cilvēku labklājību. Kļūdaina klimata zinātne ir pārtopusi par masveidu šokējošu žurnālistiku pseidozinātni. Savukārt pseidozinātne ir kļuvusi par grēkās, kas tiek izmantot, lai izskaidrotu dažas citas nesaistītas problēmas. To ir veicinājuši un izplatījuši līdzīgi maldīgi uzņēmēju darbības mārketinga aģenti, politiķi, žurnālisti, valdības aģentūras un vidas aizstāvji. Manuprāt, īstas klimata krīzes nav, tomēr ir reāla problēma, kas saistīta ar pienācīgu dzīves līmeņa nodrošināšanu, lieliem pasaules iedzīvotāju skaitam un ar to saistīta enerģētikas krīze. Pēdējā nevajadzīgi sāsina, manuprāt, kļūdainā klimata zinātne. Ķīna un Indija katru nedēļu uzceļ pa vairākām ogļu elektrostācijām, bet Latvija un Eiropas Savienība šauj sev kājās. Mūsu piemrindnieks varā ministrs Briselē pirms 2 gadiem vienpersonīgi parakstīja apņemšanos, ka Latvija līdz 2030. gadam atteiksies no kūdras, pat no dārzkopības kūdras, ne jau no apkursa. Par kaut kādiem drusciņi vairāk par 150 miljoniem kompensāciju, neskatoties uz to, ka mūsu kūdras eksports jau šoreiz pārsniedz 250 miljonus gadā. Eiropas Savienība 2035. gadā grib atteikties no iekšzemes dzinējiem, bet nespēja konkurēt ar Ķīnas elektroautomobīļiem, atlaižot 10 000 strādnieku,
un izraisa ekonomisko recesiju visā Eiropā. Tiek ieviesti sodi par nespēju pāriet uz atjaunojumiem resursiem, mūs gaida kvotu tirdzniecība, sadalas tīklu sadārdzināšanās, atomelektrostācijas mēs necelsim, noklāsim zemi ar vēja parkiem un jūru ar attiecīgi 300 metru augstiem stabiem. Un pēdējais, tātad rietumvērtības, ja tur varētu taisīt veselu konferenci, bet vienkārši, kur beidzas Eiropas Savienība, Šumana citāts, visa Eiropas valsts veidojas kristīgā civilizācija, tā ir Eiropas dvēsele, kas jāiedzīvo no jauna. Viss šīs valsts ir aicināts pievienoties Eiropas kopienai. Tāda tautu kopība, kāda ir Eiropas Savienībā, tiek veidots starp valstīm, kas iesakņojas vienam tā pašai civilizācijai. Tieši šī pamatvalsts var brīvi apvienoties. Tautu kopienas matrīca var būt tikai viena un tā pati civilizācija. Ja kopienai būs iecer, kurā sajaukt tautas no dažādām civilizācijām, tad mērķis paliks tikai ekonomisks. Tas ir piepildījies. Savukārt Gijs Verhofštāts saka, tas bija kādreiz Alde grupas vadītājs, liberāļi bijušais Beļģijas premjerministrs, Eiropas komisijas prezidenta amata kandidāts. Viņa citāts tāds: Eiropa, kas sastāv no nācijām, ir pagātnes relikts. Tā ir Eiropa, kas nav spējīga risināt problēmas. Tā ir Eiropa, kas nespēj spēlēt nozīmīgu lomu multipolārajā pasaulē 21. gadsimtā. Nākotnes Eiropa un Eiropas Savienība būs postnacionāla vai neeksistēs nemaz. Mana cīņa Eiropa bez tautībām. Savukārt praktiskais ideālisms Rihards Nikolais Kudenhovs Kalergi, un zināt, ka Eiropas parlamentā ir divas zāles, gan Šumanam, gan arī Kalergi zāle ir, jā. Viņš saka, jau runājam par citas civilizācijas pārstāvjiem imigrāciju, to es arī beidzu. Tāls nākotnes cilvēks būs jauktenis. Šodienas rases un kastes kritīs par upuri augošai telpas, laiku un aizspriedumu pārvarēšanai. Eirāzijas negroīdā nākotnes masa būs līdzīga senēģiptiešiem un tautu daudzveidība tiks aizvietot ar personu daudzveidību. Un no kurienes tad nāk šie neģeri? Ne no Āfrikas gluži, bet paskatījās kandidātu valsts. Albānija, Bosnija, Hercegovina, Ziemeļa Maķedonija, Grūzija, Moldova, Melnkalna, Serbija, Turcija, Ukraina. Tātad 2,5 Albānijas. Albānija un Kosova, tās ir Albānijas islāma valsts un Ziemeļa Maķedonija. Ja? Labi. 4,5 islāma valsts kopā. Jo arī Turcija, Bosnija, Hercegovina. Vai mēs varam mainīt kaut ko ietekmēt? Te bija iepriekšējais referāts par partijām, acīmredzot, kaut ko jau var ietekmēt. Bet kvalificētu balsu vairākumu, ko starp citu, ka neizdevās pieņemt Eiropas parlamentu, tad izdomāja tādu aizvietotāju, kas bija, man liekas, Lisabonas likums, tas līgums bija, ka 55% vairākums padomē, tas no 27 valstīm, tas būtu 15 valstis. Ja 15 valstu vadītāji varētu ierosināt, mainīt jebkuru tiesisko aktu, bet viena nelaime, tur jābūt šajās valstīs 15, valstīs jābūt 5% iedzīvotājiem. Tā kā Eiropa ir 450 gandrīz miljoni, mums nekas neizdevās ar šo referendumu pret Stambulas, ne pret notariāta grozījumiem un likumiem, tad dabūt 65% no 450 miljoniem būs grūti. Bet jācīnās. Paldies par uzmanību.